Abba-ba-ga-day-yo, abba-ba-ga-day-yo, A, B, C, D, E, F, G. Abba-ba-ga-day-yo, A, B, C, D, E, F, G. Hadi. Sahne. Tofik, ko tu šeit dari? O, vai jūs mani pazīstat? Ļoti jauki. Labdien, sakiet lūdzu, vai es varu šeit sasildīties? Ārā ļoti augsti, nu ļoti. Varbūt tu vēlies teiņu? Karstu teju, lūdzu, nu lūdzu. Labi. Labi? Un konfektes lūdzu. Ja jums ir konfektes. Dabūsim. Ļoti garšīgs klinderis. Paldies par teju. Te arī ļoti garšīga. Tā, tikai es nesaprotu, kur es esmu. Tu esi Azerbaidžānas sestdienas skolā. Arī mēs viņu saucam par Odžāgu. Odžāgu. Jā. Paga. O, Aida, es zinu, ka Odžāga, man liekas, ir Latvijas Azerbaidžānu kultūras centrs. Jā. O, ļoti labi. Ko jūs šeit darat? Mēs šeit mācījāmies Ko jūs mācāties? angļu valodu, Azerbaidžānu valodu, arī latviešu valodu. Ja? Es nesaprotu, jūs esat skolnieki? Visi? Viņš arī? Jā. Un viņš arī, ja? Jā. Mazie bērni ir šeit? Jā, obligāti ir. Ir? Kur viņi ir? Viņi būs vēlāk. Vēlāk. Tas ir labi. Es varu pagaršot šī klinderi. Aida.
Tu gribi viens kompliments. Nu, jā. Tev ir ļoti skaista kleita. Paldies, tas ir mūsu nacionālais kostīms. Ja? Un viņam arī. Jā. Un viņa arī. Ļoti interesanti. Es zinu, ka jūs esat ļoti izcilīgi dejotāji. Jā, mēs ar šiem kostīmiem arī dējamies. Jums patīk dejot? Jā. Tofik, vai tu gribi iepazīties ar mūsu klases audzinātāju? Jā, obligāti. Tas ir ļoti svarīgi. Kur viņi ir? Viņi ir ar mums. Jūs esat skolotāji? Būsim pazīstami. Labdien, skolotāji! Labdien, Tofik! Kā būs labdien Azerbaidžānu valodā? Salam! 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 Kā jūs sauc? Mani sauc Gyunaja Alieva. Tā. Tagad būs tā. Salam! Günay halum. Hanum. Pareizi. Tā. Nu ko? Iesim pie bērniem. Laipni lūdzam tevi uz mūsu stundu. Paldies! Paldies! Ainurā, ķer mani! Uzrosinies! Paldies Tev, Ainurā! Tā. Tofik, dərsimize xoş gəlmisən. Laipni lūdzam mūsu stunda. Biz indi uşaqlarla həmişəki kimi dərsimizi Azərbaycanın himni ilə başlayacaq. Əgər istəyirsənsə bizimlə oxuya bilərsən. Ko viņa teica? Tūlīt mēs dziedāsim Azerbaidžānu himnu. Azerbaidžānu himnu? Tofik, nāc dziedāsim kopā. Dziedāsim! Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman evladın şanlı vətənin, səndən ötürü can verməyə cümlə qadiriz, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Uşaqlar, gördüyünüz kimi Tofik bugün bizim qonağımızdır. Bəlkə onunla tanış olaq. Özünüzü tanış eləyəsiniz. Vüsalə, başda. Mənim adım Vüsaladır. Mənim 11 yaşım var. Mən Ulbraqada yaşayıram. Amma Tofik heç nə başa düşmədi. Bəlkə Lasış nə deyirsən? Mani sauc Vüsala. Man ir 11 gadi. Es dzīvoju Ulbraqā. Es visu saprotu! Layla, Azərbaycan cüzünü təqdim edə bilirsən? Mənim adım Lalədir. Mən yaşayıram Vanqajda. Mən Vanqajda yaşayıram. Mən Vanqajda yaşayıram. Mənim 7 yaşım var. Çox yaxşı. Başqa kimsə təqdim etmişsin? Mani sauc Lāla. Es dzīvoju Vangažu. Mani 7 gadi. Tev ir 7 gadi! Tā! Es sapratu Azerbaidžānu valodu. Viņa runā latviešu valodu. Kāpēc viņa runā latviešu valodu? Tāpēc, ka mēs visi dzīvosim Latvijai un mums vajag zināt latviski. Ak tā, pareizi! Mēs dzīvojam Latvijā, Kā būs Azerbaidžānu valoda? Mani sauc Tofik. Menim adım Tofik. Menim adım Tofik. Mənim adım Günaydır. Mani sauc Günay. Günay. Mən müəlliməyəm. SS Muskolatayam. Uşaqlar, gördüyünüz kimi bizim bugünkü tapşırığımız nədən ibarətdir? Vərəqlər sizdə var. Boş yerlərin yerində, boş yerdə biz müvafiq söz yazacağıq. Gəlin başlayaq. Məsələn, birinci cümlə belə ola bilər. Mənim mənzilim var. O geniş və rahatdır. Bērniem ir jāsasada teikumus no tiem vārdiem, kuri uzrakti no lapas. Tagad man skaidrs. Man ir dzīvoklis, tas ir liels un ērts. İkinci B bu cür tipli cümləni kim qura bilər? Vüsalə, deyə bilərsən belə bir cümlə? Sənin kitabın var, o çox maraqlıdır. Tev ir grāmata, viņa ir ļoti interesanta.
Korinye teyze. Senin kitabın var. O çok meraklıdır. Şikayetler. Şikayetler. Bəs onunla başlayan cümlə, onun kim deyər? Korinye teyze. Onun gelemi var, o kırmızıdır. Onun qələmi var, o qırmızıdır. Viņa pildspalva ir, viņa ir sarkana krasa. Aha. Onların, buyur Həsən. Onların pişiği var, o çok şendir. Viņam ir kaķis. Viņš ir ļoti jautrs. Uşaqlar, bəlkə indi də hansısa bir Azərbaycan xalq mahnılarını ifa eləyək ki, Tofiq də qulaq assın. Tūlīt mēs dziesmēsim Azerbaidžānu tautas dziesmu. Spēlējam, dziedājam, dejam. Ja? Jā. Ja. Ļoti labi. Tofiq, indi oxuyacağımız mahnı Azərbaycan xalq mahnısıdır. Güləbətin. Šīs tautas dziesma nosaukums Gülebatın. 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 Man patīk mūzika. Seni o yandırmaz. Azizim o yandırmaz. Yar seni o yandırmaz. Elə ki sən yandırdın, heç qədər o yandırmaz. Elə ki sən yandırdın, heç qədər o yandırmaz. Dağlara düşər, ay gülə baxın, havada düşər, ay gülə baxın, doldur və içər, ay gülə baxın. Dağlara düşər, ay gülə baxın, havada düşər, ay gülə baxın, doldur və içər, ay gülə baxın. Man ļoti patīk šī dziesma. Jā, un nacionāla Azerbaidžāna mūzika. Man ļoti patīk. Lies, paldies, Sofija. Jā. Šī dziesma ir par meiteni, kura ir skaistākā par kalnu ziediem. Šīs dziesmas autors bija viņa ļoti iemīlojis. Man ļoti žēl viņu. Tā. Tofiq, uşaqlarımız Azərbaycan dilində mahnılar, çoxlu xalq mahnıları bilirlər. Gəlin indi isə biz qədim Azərbaycan xalq oyununu oynayaq. Oyun Dəyirman adlanır. Man liekas, ka viņa teica, ko mēs paspēlēsim. Tūlīt mēs spēlēsim tautas spēles, kura nosauc Dzirnavas. Es saprotu, kā mēs spēlēsim. Labi, iesim. O zaman biz papaqlarla oynayacağıq və çalışacağıq ki, həmin papaqlar dəyirman daşı kimi fırlansın. Jā. Tofiq, bizimlə oynamağa hazırsan? Nē. Aynurə, kömək elə. Tofik, tu gribi ar mums spēlēt? Jā. Nu, labi, Jā. nāksim. Iesim. Ainura, man ir viens jautājums. Kāpēc bērni sēž uz grīdas? Tāpēc, ka tas ir spēle. Visiem bērniem jāapceras apļa forma. Tā ir noteikumi, ja? Jā, un viņiem uz galvas būs tautas cepuri. Cik skaistas cepures. Es arī gribu tādu cepuri. Vispirms es noskaitušu melles mežģi, un pēc tam tu redzēsi, kas notiks. Tofik, mēs spēlēsim kopā. Jā. Klāra glāze, Klāra krēles, Klāra krēles, Klāra skarba. Un tā ir pie tava galva. Nu kā, skaisti, bērni? Jā, Aha, ļoti skaisti. jā. Başladık. Garda da. Gel oynayak. Sen ol geçebilirsin. İndi ise yine birini götürürüm ben. Bak bunu. Başladık. Sen bundan götüreştin.
komentāri. Lieldienas, klāt ir atnākušas vienas. Zakis olas atnesis, bērniem olas sasitis, ripus olas, gan pa galdiem, gan pa soliem. Lielas olas, mazas olas, visas labi ripoja. Sağ ol, geçebilirsin. Başladık. Gardadak. Sahibi Məndən 10 yaşdan. Sağ ol, Safik. Geçebilirsin. Başladık. Gardadak. Ay uzun saç kara göz, ağıllı kupa benim. Kendini okuyan, sen şeker olma benim. Bir de görüm ey güzel kuklam. Yoksa seninle danışmaram han. Yoksa seninle danışmaram han. Lala šodien uzvarēja. Tūlīt visi kopā dejosim. Tā, es neko nesaprotu. Kur es esmu? Izglītības un zinātnes ministrija. Tagad man skaidrs, kur es esmu. Oi! Piedodiet man, lūdzu, bet mēs neesam pazīstami. Neesam pazīstami. Mēs esam pazīstami. Es esmu tevi redzējusi ļoti, ļoti sen televīzijā un diezgan bieži. Mani sauc Tofiks, un es esmu citplanētietis. Citplanētietis? Jā, marsietis. Marsietis. Kā jūs sauc, piedodiet? Es esmu Evija Papule. Es esmu no Latvijas, no zemes. Piedodiet man, lūdzu, Papules kundze, ko jūs šeit darāt? Man ļoti interesanti. Es strādāju Izglītības un zinātnes ministrijā un esmu valsts sekretāra vietniece un izglītības departamenta direktore. Ļoti interesanti. Man ir viens jautājums. Es biju ļoti dažādas skolas, bet mēs dzīvojam Latvijā. Bet šeit ir Ukraiņu skola, Igaunijas skola, Čigānu skola. Ļoti dažādas skolas. Tur bērni runā dažādas valodas un arī latviešu valodu. Jā. Tu esi, Tofik, noskaidrojis pašu laikam lietas būtību. Latvija ir viena no retajām zemēm un valstīm, kur patiešām ir skolas, kurās bērni var mācīties vairākās valodās. Un tu nosauci dažas, bet mums faktiski var mācīties vismaz 8 valodās, kuras bērni mācās arī mājās, runā ar saviem vecākiem, vecvecākiem. Un jāsaka, viņu vecāki ir runājuši Latvijā šajās valodās ļoti, ļoti, ļoti sen. 8 valodas? Un tu jau minēji, ka lielākā daļa šobrīd Latvijas iedzīvotāji un arī bērni tā skaitā, protams, runā mājās un skolā mācās latviešu valodā, bet ir tikpat daudz, un tie ir gandrīz 62,000 bērnu, kas skolā mācās krievu valodā un latviešu valodā. Ir faktiski kopumā 4. daļa bērnu mācās arī igauņu valodā, lietuviešu valodā, ukraiņu valodā. Gandrīz 1000 bērnu mācās poļu valodā. Un, protams, tu jau arī teici, ka ir arī čigānu valodā iespēja mācīties. Papules kundze, cik poļu skola? Latvijā šobrīd, vēl pagājušajā gadā bija 5 skolas, šobrīd ir 4 skolas, bet poļu valodā mācās 5 pilsētās. 5 pilsētās? Ļoti daudz. Jā, un poļiem ir arī Daugavpilī valsts ģimnāzija. Ak tā, es par to nezināju.
Pamatā lielākā daļa skolu, kur mācās vairākās valodās, ir, protams, Rīgā, kas ir galvaspilsēta, kur cilvēki jau sen un arī šobrīd runā daudzās valodās, starp citu arī angļu un vācu valodā. Bet, ja mēs runājam par tādām, varbūt mazākām valodām, tad lietuviešu vidusskola ir Rīgā, apmēram 200 bērnu. Kā jau teicu, poļu skola, protams, ir arī Rīgā. Ir ebreju 2 skolas, kur ir apmēram arī 200 bērnu kopumā. Ebreju skolā. Dubnova skola. Jā, tā ir faktiski viena no pirmajām mazākumtautību skolām Latvijā pēc neatkarības atgūšanas. Tātad pirms 20 gadiem ukraiņu un ebreju skolas bija tās, kas pirmās nolēma mācīties latviešu valodā un savā ģimenes valodā. Ak, tā. Jā, un arī šīs abas skolas faktiski sāka mācīties 3 valodās. Mācījās latviešu, ebreju un arī krievu valodā. Šobrīd mācās droši vien arī vēl angļu vai vācu valodā. Es mācos runāt latviešu valodā. Protams, tas ir arī labi redzams. Ziniet, Papalis kundze, kad es biju ebreju skola, mēs ar bērniem runājām latviešu valodā. Protams, Jā. protams. Vai jūs arī rakstījāt latviski, vai jūs skatījāties, kā bērni mācās idišā rakstīt? Mēs skatījām, un mēs runājām. Un es tagad zinu, kā būs labdien ivrītā. Šalom! Šalom. Jā. Un vēl, kas mani ļoti interesē, kā eksāmeni? Tofik, tu uzreiz gribi ar gala pārbaudījumu, jeb to, ko ieraksta beidzot skolu, zināt. Jā. Bet droši vien ir svarīgi pateikt, ka latviešu valodu, un tu varbūt biji arī bērnu dārzos, latviešu valodu mācās arī bērni, kas vēl neiet skolā, kas mācās pirmsskolas izglītības iestādēs, ja bērnu dārzos. Jā. Un šajos bērnu dārzos, piemēram, poļi mācās arī savu poļu valodu. Līdz ar to par eksāmeniem, kā jau tu zini, bērni kārto eksāmenus, tādus gala eksāmenus 9. klasē un 12. klasē. Jā. 9. klasē visi skolēni kārto latviešu valodas eksāmenu, bet 12. klasē tad gan latvieši, kas ir mācījušies latviešu valodu kā savu dzimto valodu, kārto latviešu valodas eksāmenu, gan arī tevis apmeklētie ebreju, krievu, ukraiņu, čigānu, lietuviešu, igauņu, poļu bērni arī kārto latviešu valodas eksāmenu. Piedodiet, līdz 9. klasei pamatskola, ja? 9. klasē pamatskolā, un tur viņi kārto eksāmenu mazliet citādāk kā 12. klasē. Jo 12. klasē jau beidzot vidusskolu un domājot par mācībām droši vien augstskolā vai kādā profesionālā skolā vai varbūt arī kaut kur citur. Varbūt ārot vidusskola, jā. Varbūt ārot vidusskolā, pareizi. Redz, cik mums daudz skolu veidi. Jā. Bet šie bērni kārto vienādu eksāmenu, tad tieši to pašu, ko viņi ir mācījušies savā skolā, viņi kārto vienādā līmenī vai vienādām prasībām, ko dara arī latvieši, kas, varbūt latviešu valodu ir lieto vairāk un plašāk mājās tā skaitā. Papalis kundze, ja es gribu mācīties marsiešu skolā, ko man darīt? Es gribu, lai šeit būtu marsiešu skola. Marsiešu skola. Jā. Lai izveidotu vai nodibinātu savu skolu, vispirms ir jāatrod visticamāk vecāki un bērni, kas gribētu mācīties. Jā. Tad ir jāizdomā, vai jūs vecāki dibināsiet skolu, kas ir tā kā privāta skola, tad jūs varat daudz mācīties marsiešu valodā, un vienīgais, kas jums jādara, jums būtu jānodrošina vai jādod iespēju bērniem mācīties latviešu valodu kā atsevišķu stundu, kas ir viens. Otrs, tad jūs noteikti izveidosiet mācību programmu, jeb stundu plānu vai izglītības programmu. To jūs saskaņosiet vispirms savā starpā, un tad izdomāsiet, vai jums pietiek naudas tam visam. Tad jūs to visu licencēsiet un vēlāk arī akreditēsiet. Bet, lai pirms tam izdomāsiet, cik daudz mācīsieties marsiešu valodā un cik daudz mācīsieties latviešu valodā. Tikai atcerieties, ka uz zemes ir arī vēl citas valodas, piemēram, angļu, vācu vai kāda cita sveša valoda. Tā, un tagad man viss skaidrs. Bet marsiešu skola naudu nevajag. Tur vajag konfektes un šokolādes. Labi, bērniem maksāsim konfektēs, šokolādēs un eksāmenu atzīmēs, un tad tiksimies tavā skolā. Uz redzēšanos! Paldies par interviju! Visu jums labi! Atā!